Sveiki, man sauc Nels Elektronika, un šajā video es parādīšu jums vieglāko veidu, kā salikt divreizīgu Rubika kubu. Šis veids iekļauj 3 algoritmus. Viss, kas mums būs vajadzīgs, lai saliktu šo kubu, ir 3 algoritmi. Nekavēsim laiku un sāksim. Tātad šeit mums ir sajaukts kubs. Pirmais solis mums ir salikt vienu malu loģiski. Un tad mēs vienkārši izvēlamies vienu krāsu, ko mēs gribam salikt. Piemēram, es ņemšu balto. Un es izvēlos vienu no gabaliņiem, ap kuru es likšu malu. Piemēram, es ņemu šo te balti, oranži, zaļo. Balto pusi mēs turēsim apakšā. Tātad šeit mums ir viens gabaliņš. Ko mēs gribam izdarīt? Mēs gribam apalikt viņam apkārt pārējos. Tātad, piemēram, es gribu ielikt šeit balti zaļo. Šeit ir mans balti zaļais, balts un zaļš. Un, lai mēs viņu šeit ieliktu, ir pavisam vienkārši algoritms. Šis algoritms tika izmantots arī manā 3x3 pamācībā, ja jūs esat viņu redzējuši. Tad, ko mēs darām, mēs turam šo balto pret malu. Tātad virs šīs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt, baltais malu, mēs paceļam uz augšu, pa labi, un ieliekam iekšā. Vēlreiz. Tātad baltais pret malu, virs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt, uz augšu, pa labi, uz leju. Viņš ir ielikts. Tālāk, kur ir balti oranžais, šitā vietā, un viņš te ir jāieliek. Tātad es viņu turu pret vietu, kur es viņu gribu ielikt. Proti šeit, baltais uz malu, virs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt. Piemēram, baltais nevar būt pa labi. Tāpēc, ka ja es viņu te liktu, viņš pret mani. Proti, tātad virs vietas mēs noliekam viņu virs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt. Šeit ir balta oranžais, balto pret malu, paceļam uz augšu, pa labi, neliekam iekšā. Gadīsies arī tad tā, ka baltais ir uz augšu, un tad mēs, piemēram, daram vienkārši to pašu algoritmu. Mēs turam, piemēram, balto atkal virs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt. Šoreiz, piemēram, turēšu viņu obajā pusē, bet viņu var arī turēt augšā, tāpēc, ka baltais uz augšu, un tad tam vairs nav tik liela nozīme. Un, piemēram, ja es izmantoju to pašu kreiso pusi, tad uz augšu, un tad es liktu pa labi un ielikt viņu iekšā, bet tā vietā es izdaru vēlreiz pa labi, lai tagad viņš vērstos pret malu. Un tad es varu atkal viņu nolikt virs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt, baltais uz malu, uz augšu, un ielikam iekšā. Un tad, kad baltais būs pa labi, virs vietas, kur mēs viņu gribam ielikt, mēs vienkārši paceļam uz augšu, pa kreisi un ieliekam iekšā. Ātrizēšu vēlreiz cauri. Pieņemsim, es ņemu šo balti, oranžu, zilo. Tātad pirmais gabaliņš šeit ir balti zaļais, balti zaļa oranžais. Šeit ir oranžā daļa. Es nolieku viņu virs vietas, kuras viņu grib ielikt, ja šis ir balti oranžais, un šis ir balti oranžais. Tātad šī tā vieta, virs vietas, kuras viņu grib ielikt, un uz augšu. Viņš atgriezās atpakaļ un uz leju. Tālāk balti sarkanais. Tā, vai arī balti zaļais, tāpēc kā sarkanā puse mums vēl nav. Tātad balti zaļš. Šeit ir balti zaļš, virs vietas, kuras viņi grib ielikt, paceļ uz augšu, atgriežu atpakaļ un ieliek iekšā. Un tad, kad baltais ir uz augšu, tagad es viņu virs vietas, kur grib ielikt, vienalga kā turam, uz augšu un vienkārši divreiz, jo tad viņš paiet garām tai vietai un tagad viņš atkal ir uz malu. Un tātad virs vietas, kuras grib viņu ielikt, uz augšu, reiz un lejā. Var arī gadīties, ka baltais jums ir pirmajā līnijā un augšā vairs nav ko tur likt. Tad mēs vienkārši viņu izceļam ārā ar vienkāršu kustību. Pieņemsim uz augšu, pa kreisi un lejā. Un tad jūs dabūsiet kādu no iepriekšējiem gadījumiem. Tātad tā bija pirmā sadaļa. Praktiski viens algoritms. Otrais algoritms būs nedaudz sarežģītāks. Un nedaudz, domāju, diezgan nedaudz. Un tātad mums vispirms ir jāpastāsta, kur atrodas mūsu augšēji gabaliņi. Mums ir svarīgi, otrais solis ir dabūt viņus savās pareizajās vietās.
bet ir vienalga kā ir viņi pagriezti. Proti, ja beigās mums viss būs augšā zeltains, tad tagad mums nav svarīgi. Mums svarīgi, lai viņi atrodas savās vietās kā tādi. Piemēram, šis te zaļi, oranži, celtnēs atrodas savā īstajā vietā, jo te ir zaļš, oranžs un augšā būs zeltains. Šis arī atrodas savā īstajā vietā, kā mēs redzam. Šis te neatrodas savā vietā, jo te nav oranžs, te ir sarkans, te ir zils, oranžs, zeltains, vajag zils, sarkans, zeltains. Un šis arī nav savā vietā, jo sarkans ar oranžu neiet kopā. Un tad mums ir jāsamaina šie divi vietām. Un algoritms būs šāds. Uz augšu, pa kreisi, uz leju, pa labi. Uz leju priekšējais pulksteņa rādītāja virzienā. Divreiz labo malu, tad pa labi, uz leju, pa labi, uz augšu, pa kreisi, uz leju, priekšējais pretpulksteņa rādītāja virzienā. Un šie divi ir samainīti vietām. Tagad visi atrodas savās īstajās vietās. Ir diezgan garš algoritms, bet ja vienkārši daudz atkārtošanu, tad viņš ieiesies. Vēl var gadīties, ka jums tikai viens ir pareizā vietā, proti šis te man nav pareizā vietā, šis man nav pareizā vietā, un arī šis nav pareizā vietā. Tad mēs vienkārši iepriekšējo algoritmu pielietosim divreiz. Vispirms es šo zaļu sarkano samainīšu ar šo te, un tad viens no viņiem būs vietā, un tad atlikušos divus samainīšu. Tātad šis te algoritms vēlreiz vispirms šos divus samainīšu vietā. Uz augšu pa kreisi, uz leju pa labi, uz leju priekšējais divreiz, pa labi, uz leju pa labi, uz augšu pa kreisi, uz leju priekšējais atpakaļ. Tātad šis te zaļi sarkanais man ir vietā. Tagad man tikai šie divi vēlreiz ir jāsamaina vietām. Uz augšu, pa kreisi, uz leju, pa labi, uz leju priekšējais, divreiz pa labi, uz leju, pa labi, uz augšu, pa kreisi, uz leju, priekšējais. Un tagad man visi ir savās vajadzīgās vietās. Un pēdējais, kas mums atlicis, ir apgriezt viņus ap savu rotācijas āsi. Tā, lai visi dzeltnē būtu uz augšu. Un tad es parādīšu divus veidus, kā pagriezt šos te stūrus. Bet tikai tāpēc, ka pirmais būs algoritms, ko es jau rādīju 3x3 pamācībā, ja kāds vispirms skatījās un iemācījās saukt 3x3, tagad vēlas saukt 2x2, tad vienkārši pielietošu to pašu algoritmu, lai nebūtu jauni. Bet tiem, kas tagad tikai mācās 2x2, es atradu vieglāku algoritmu, bet var izvēlēties, var apstīties, varbūt var arī mācīties pirmo, jo tad pēc tam atkal 3x3 būs vienkāršāk. Tas ir. Jūs varat pastīties. Tad tas algoritms, kas ir manā 3x3 pamācībā. Tātad šis algoritms griež divus stūrus, kas mums ir labajā pusē. Tad šie divi paliek neskarti. Un tātad algoritms. Kreisā puse. Uz leju, pa kreisi, uz augšu, pa kreisi, uz leju, divreiz uz augšu. Un tagad pretējās kustības labajā pusē. Uz leju, pa labi, uz augšu, pa labi, uz leju, divreiz uz augšu. Mēs esam apgriezuši šos divus, šis ir jau gatavs, un tagad mums paliek pēdējie divi stūri. Uz leju, pa kreisi, uz augšu, pa kreisi, uz leju, divreiz uz augšu, uz leju, pa labi, uz augšu, pa labi, uz leju, divreiz un uz augšu. Un tas pats jāizdara vēl vienreiz. Uz leju, pa kreisi, uz augšu, pa kreisi, uz leju, divreiz uz augšu, uz leju, pa labi, uz augšu, pa labi, uz leju, divreiz un uz augšu. Un 2x2 kubs ir salikts.
Un otrs veids, kā apgriezt stūrus, ir šāds. Tad šis algoritms griezīs divus priekšējos stūrus. Un viņš balstās uz vienu kustību, kas tiek atkārtot ļoti daudz reižu. Un tātad skatāmies algoritmu. Mēs divi priekšēji griežās, tātad uz leju, apakšējais pa kreisi, uz augšu, apakšējais pa labi. Vēlreiz uz leju, apakšējais pa kreisi, uz augšu, apakšējais pa labi. Tagad mēs pagriežam vienu reizi augšējo pa kreisi. Tagad atkārtojam šo kustību 4 reizes. Uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, uz leju, apakšējais pa kreisi, uz augšu, apakšējais pa kreisi, pa labi, uz leju, apakšējais pa kreisi, uz augšu, apakšējais pa labi, uz leju, apakšējais pa kreisi, uz augšu, apakšējais pa labi. Tagad mēs pagriežam vienkārši atpakaļ. Un mēs esam apgriezuši šos divus stūrus. Un tā kā man tagad atkal, man ir tikai divi pretējie, apgriezt pareizi un viņš griež divus blokējos, tad man vienkārši vēlreiz tas pats jāizdara uz šiem diviem. Jo tad šitais būs apgriezts pareizi un tad man šie divi paliks. Uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, pagriež vienreiz pa labi, uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais. Pagriež vienreiz pa labi, šie divi ir salikti, šie divi vēl jāsaliek. Jāpagriež pareizi. Un tātad vēlreiz tas pats algoritms. Uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, uz leju, apakšējais, uz augšu, apakšējais, pagriež viņu vienreiz pa labi, uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, un pagriežot pa labi, jā, mums ir salikts kups. Un tātad šis ir vienkāršākais veids, kā salikt 2x2. Es ļoti apšaubu, vai jūs atradīsiet kaut ko vienkāršāku, tāpēc ceru, ka jums noderēja šie algoritmi un šī pamācība. Cerams, ka jums viss izdevās. Spiediet laiku, ja jums patika un noderēja, komentējiet, abonējiet. Paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā video.